Es ļoti apzināti katru gadu es zināju, ka es braukšu, es atpūtīšos, protams, iegūšu daudz jaunas draudzenes. Protams, dāvanas, kā tas ir patīkami vienmēr. Tas laiks, ko tu velti sev, viņš ir nenovērtējams patiesībā. Es domāju, ka profilaks nolūko šādām nometnēm būtu jābūt daudz vairāk Latvijā, un lai daudz vairāk sievietes arī varētu to izmantot. Man pietrūkst jauni cilvēki manā dzīvē, pietrūkst jaunas kaut kādas iedvesmas, un tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka es šeit nokļuvu un domāju, ka varbūt ne pēdējo reizi. Manā dzīvē ir pārmaiņu laiks, tik ļoti liels pārmaiņu laiks, ka es meklēju sevi un nevaru saprast, jo ir tik daudz mācīts, tik daudz apgūts pa dzīvi, un ir arī vilšanās, un ir viss kaut kas, un tādēļ šī nometne ir bomba. Es te dabūnu visu, gan veselībai, gan dvēselē, gan priekam, un apkārt šie cilvēki, šie stāsti. Vienkārši, un Džina, tu patiesi fantastiska, prieks skatīties uz tevi. Un te ir tādas nenosakāma vecuma dāmas. Vispār, visas ir tik jaunavīgas un tik foršas. Un tu paskaties tiešām. Un es iedaros starp viņām. Dzīve ir skaista, un paldies par šo nedēļu.